Invazīvā dzīvnieku suga Spānijas kaigliemezis. Sugu apraksts. Krāsa var būt dažāda, taču visbiežāk tā ir brūngani, netīri pelēkzaļa. Gliemeži var būt arī brūngani, oranžīgi vai pelēcīgi, retāk melni. Pēda gandrīz balta vai pelēka bez pēdas rieviņām. Kļotas uz pēdas pārsvarā ir bezkrāsainas, bet uz ķermeņa virsmas parasti tās ir dzeltenīgas vai oranžīgas. Uz ķermeņa virsmas labi izteikti liela un iegarini kārpiņveida izcilnīši. Nepieaugušiem īpatņiem ķermeņa abos sānos ir tumša josla, kas gliemjam pieaugot izzūd. Spānijas kaigliemezi viegli var sajaukt ar sarkano kaigliemezi un melno kaigliemezi, tāpēc sugas precīza noteikšana var veikt tikai speciālisti laboratorijā. Spānijas kaigliemezis pieder pie liela izmēra ģimts sugu grupas kaigliemežiem. Kaigliemezis ir 7 līdz 14 cm garš, ķermenis masīvs un plats nedaudz saplacināts. Latvijā visbiežāk ir sastopami brūngani, ķieģeļsarkani un oranžīgi kaigliemeži. Dzīvotnes raksturojums. Latvijā sastopams dārzos, tīrumos, apstādījumos, ceļmalās, grājmalās, kapsētās, ūdens tilpņu krastos, kāpās, mežos un pļavās. Dzīvesveids. Kaigliemeži ir aktīvi vakarā līdz ar rastas parādīšanos naktī un agri no rīta līdz rastas izzušanai. Dienā uzturas slēptuvēs, ēnainās un mitrās vietās, augsnēs, sīko grauzēju alās, zem krūmiem, dēļiem un citiem priekšmetiem, kanalizācijas akās, retāk arī ēku pagrabos. Ilgstoši lietainā laikā aktīvi arī dienā. Barošanās. Spānijas kaigliemezis ir visādais, taču barojas ar augu izcelsmes barību. Piemēram, augos, kuros daudz cukura, gliemeža ēda vairāk. Kaigliemeži barojās ar plaši pieejamu viena veida barību. Vietās ar lielu augu dažādību kaigliemeži ir retāk sastopami, jo tad tiem biežāk jāmaina barība. Invāzijas ceļi. Ieviesies pārvadājot augsni, kompostu vai dekoratīvo augu stādus, pie kuru saknēm vai podos var atrasties pieauguši kaigliemezi.